Esiet sveicināti, man sauc Egīls Zariņš, šis ir ziņu top 7. Ir sākusies ne tikai jauna darba nedēļa, pirmdiena šovakar, bet pirmdiena īsu dienu, bet arī pirmais pavasara mēnesis. Iespējams, ka tas ir veidots kāda kombinācija, tāpēc atvainojiet man par manu balsi, mazliet aizsmukums, kāds vīrus arī ķeries klāt, taču tas netraucēs mums aplūkot tos 7 notikumus, ko esam šobrīd izvēlējušies, lai kopīgi ar mūsu viesiem apspriestu šos notikumus mazliet plašāk. Un šodien mūsu studijā ir aicināta Saeimas deputāte, partijas No Sirds Latvijai vadītāja Ingūna Sudraba. Labvakar, Sudrabas kundze. Labvakar. Veselība, es saprotu, jums ir viss kārtībā, man tas iepriecina, ja kas tēja jums jā, ir. Protams, un es arī novēlu pašam veselību saglabāt. Sāksim mēs, protams, apgrieztā secībā visus šos notikumus. Tā mēs aiziesim līdz pirmajai vietai. Pirmā vietā ir kāda ziņa, ko iespējams jūs jau zināt, bet varbūt visi to vēl nezina. Tā ir diezgan interesanti. Ar jums arī zināmā mērā saistīta intrigai. Bet sāksim ar 7. vietu. Šodien no rīta plašsaziņas līdzekļos internetā parādījās ziņa, ka Zemnieku saeimas pārstāvi ir pateikuši tādu diezgan, man liekas, sliktu ziņu, ka lielveikali atsakās pirkt Latvijas produktus, Latvijas dārzeņus. Es gan pats veikalā ejot varu teikt tā, ka šur tur es redzu, es neesmu skatījies tur pētījis pavadzīmes un papīrus un nezinu visu to struktūru, bet es it kā redzu tos Latvijas burkānus vai sīpolu. Jā, ķiplo gan tur vairāk nāk no Ķīnas, bet ir tā Latvijas prece. Taču acīm redzam, ne jau velti Zemnieku saeima to ir teikusi, netic, ka viņi melu acīs skatīdamies. Ja? Tā problēma noteikti varētu būt, lai gan, protams, ka Maksima un Rimī, kas tika minēti kā tie vaininieki, viņi, protams, saka, ka viss ir kārtībā. Kā jums pašai šķiet? Es uzskatu, ka ir absolūti svarīgi, lai maksimāli viss tiktu darīts, iepērkot produkciju tieši no Latvijas ražotāja, no Latvijas zemnieka, jo visus produktus, īpaši svaigos, nav iespējams izaudzēt tik kvalitatīvus, kā to var izdarīt tepat Latvijā, un kas ir produktus, kas ir auguši mūsu klimatiskā zonā. Mums ir svarīgi mūsu darba spēks, lai ražotājs šeit spētu ražot un arī pārdot. Tā kā tur viennozīmīgam atbalstam ir jābūt. Un es domāju, ka arī pašiem lielveikaliem ir jābūt ieinteresētiem, būt pozitīviem pret Latvijas iedzīvotāju, pret Latvijas ražotāju, jo, es domāju, pietiek jau visādu nomelnojošu kampaņu. Tieši otrādi jādara viss, lai parādītu, ka mēs atbalstam jūs šeit Latvijā, jo tirgotāji jau nav Latvijas uzņēmumi, bet atbalstam šeit Latvijas iedzīvotājus, jo tādā veidā viņi paši arī dabūs vairāk pircējus, jo kas tad viņiem ir vajadzīgs? Pircējs. Jo vairāk pircēju, jo pašiem būs lielāka peļņa no tā apgrozījuma. Man ejot uz veikalu, un es varu teikt, ka es maksimāli cenšos nopirkt, ko tik vien var Latvijā. Jūs speciāli pie tā piedomājat? Speciāli pie tā piedomāju, un arī tāpēc, lai atbalstītu savējos, bet arī tāpēc, ka tā ir kvalitatīvāka prece. Būs ābols šeit Latvijā audzis savādāks nekā vests no liela attāluma. Tas pats kartupeļs nevar iedomāties, kā viņi citur var izaudzēt, vai tie paši burkāni. Jūs teicāt par ķiplokiem. Tas ir tikai kā piemērs. Jā, redzu, ka arī tas, ka bija ļoti daudz Ķīnas ķiploku, parādās arī mūsu vietējie ķiploki. Un tas ne tikai uz svaigiem produktiem attiecās arī uz pārstrādāt. Bet ziniet, kur jau tā lieta, man liekas, kāpēc es saprotu arī to Zemnieku saeimas cilvēkus. Viņi saka tā, šobrīd zinot to, kas notiek Eiropā, Krievijā, Eiropā ar šīm dārzeņiem un to embargo aizliegumu, par ko mēs bišķi vēlāk vēl arī runāsim, viņi saka, tās cenas krīt. Polija ļoti daudz ražo, tur ne tikai ābolus, un poļi mums ļoti tuvi ir. Ja? Tās cenas ir ļoti zemes, un līdz ar to viņi spēja ar zemākām cenām piesaistīt lielveikalu interesi, jo tad viņiem iznāk, pirmkārt, ir lielāks var sanākt biznesa labāks, un līdz ar to apgrozījums arī lielāks. Protams, es saprotu arī mūsu patērētāju, un ņemot vērā maciņu biezumu pensionāriem un daudzām ģimenēm, katrs skatīsies, kā var lētāk nopirkt. Bet, redziet, sākās aburtais loks, jo mēs mazāk savējos atbalstīsim, jo mūsu produkcija būs dārgāka, jo mēs mazāk viņu patērēsim. Kā man liekas, ka ir svarīgi no valstiskās puses, no Zemkopības ministrijas, ekonomikas ministrijas veidot to atbalstu tādu, ka mēs atbalstam savu zemnieku, savu ražotāju, jo vienlaicīgi mēs saglabājam darba vietas šeit Latvijā un neliekam viņiem strādāt Spānijā vai Polijā vai Īrijā. Vienā mutē jau, kad rudenī sākās visas tas ļambas, ka tās sankcijas, visi teica, mēs pirksim Latvijas. Ziniet, ko varbūt vienosimies tā, tagad nāk pavasaris, var parādīties jauni dārzeņi. Tagad ziemas periodā jau viņi bija mazāk nosacīti no krājumiem. Skatīsimies, kā tā lieta iet un pirksim Latvijas preci. Sākam pirkt jau zaļos lociņus, kas Latvijā audzē. Tas gan, jā. Mēs virzamies tālāk pie mūsu notikuma 6. vietas. 6. vieta arī ir saistīta ar tikko kā jau dzirdēto par tiem zemniekiem un mūsu lauksaimniecības produkciju. Tā gan ir saistīta ar Krieviju un visu šo te embargo sakarā. Krievija
pieļauj pārtikas produktu embargo atcelšanu. Tāda parādījās šodien ziņa, bet tikai, protams, ne jau tā uzreiz varētu izdomāt, skaisti, viss ir kārtībā. Nē. Tur ir priekšnosacījumi. Krievija varētu atļaut rietumvalstu lauksaimniecības produktu importu Krievijā ar nosacījumu, ja importētie produkti tiktu rūpnieciski apstrādāti Krievijā. Tas nozīmē, es nezinu, piemēram, kartupeļus varbūt viņi kā tādus gatavi pārdot nav, bet ja grib kaut kādus čipsus taisīt, tad tu var tos kartupeļus ievest uz Krievijas čipsu fabrikām un viņus it kā tur taisīt. Un man liekas, ka bija vēl viena tāda lieta, kas svarīga ir, un ne jau laikam taču no visām valstīm, tikai no tām, kas ir draudzīgas Krievijai. Un tad sanāk, tāds vairāk vai mazāk, tad tā ir Grieķija un Ungārija, kur tikko kā Putina kungs bija. Es domāju, ka tā ziņa, tur ir divas ziņas. Viena, mēs ļoti daudz zinām par to, ka pašai Krievijai nemaz neiet tik viegli ar savu iedzīvotāju apgādi ar pārtiku. Uzliekot šos embargo, pirmām kārtām jau cietēji ir Krievijas iedzīvotāji. Tātad tā pirmā ziņa ir tajā, ka mums tomēr interesē, lai Eiropas produkti parādītos Krievijas veikalos un Krievijas veikalu plauktos. Un, ko tas nozīmē? Tātad arī vienlaicīgi šajā ziņā ir tas, ka pat tā izsludinātās ziņas reklāmas, ka ļoti daudz iepērk no Āzijas valstīm vai no Latīņamerikas valstīm produkcijas apjomu piegāde Krievijai ir palielinājusies, nozīmē, ka droši vien tā kvalitāte tomēr nav tāda, kāda tas bija no Eiropas importētāju produkcijai. Otrā ziņa ir priekš mums. Te ir starp rindām vajag izlasīt, mākiet, ievest Krievijā preci, lai mēs viņu mācētu paņemt. Tas nozīmē mākiet viņu noformēt tā, lai viņa būtu neuzreiz likumu ar likumu var tomēr kaut kā apiet, produkts, bet produkts, kurš tiek ievests vēl tālākai pārstrādei kā izēviela. Un es pieņemu, ka ne tikai tāpēc ir jāved jāls piens, kurš jāpārstrādā vai milti, vai kartupeļi, bet varbūt tas ir kaut kāds līdz galam nesapakots pusfabrikāts, kuru... Bet jūs domājat, tā kaut kāda plaisa parādījusies tajā cietajā visnotaļ Krievijas pozīcijā? Mēs nepirksim neko, ja jūs ar mums šitā. Es domāju, ka pirmām kārtām tā ir ekonomikas problēma, sabiedrības spiediens pašā Krievijā. Tātad es neesmu ļoti daudz īpaši sekojusi, bet ar visu to propagandu, kāda nāk no mēdījiem, var redzēt, ka cilvēkiem pietrūkst produktu, ko nopirkt. Droši vien tas ir spiediens no pašas sabiedrības puses un ir jāmeklē ceļi, kādā veidā iziet no situācijas. Nevar sevi zināmā mērā savu uzstādījumu tagad krasi mainīt, bet ir jāmeklē apkārtceļš, kā apiet iepriekšējo uzstādījumu, lai saglabātu savu sevi. Un tas jau būtu labi, ja tas tā notiktu. Tas sasaucās arī ar to, ko mēs runājām pirms dažām minūtēm, ar to, ka mums tos produktus nepērk lielveikali. Respektīvi, ja parādītos atkal iespēja eksportēt uz Krieviju, ka tai pašai Polijai, ko mēs pieminējām, viņiem nebūtu jādara tāds spiediens uz mūsu tirgu, viņiem būtu kur ko visu likt, tas jau būtu jauka arī mūsu ražotājiem. Bet, protams, un es domāju, ka atkal to ir jāprot, gudri izmantot, visu laiku domājot, kas ir mūsu pašu interesēs. Kādā veidā jūs redziet, arī tajā brīdī, kad šie embargo tika uzlikti, ļoti daudzi atrada ceļu caur Baltkrieviju arī šo eksportu nodrošināt. Un par velti Baltkrievija pēkšņi kļuva par lielu jūras velšu eksportētāju valsti. Pieeja pie jūras nav nemaz. Ko, virzīsimies tālāk uz mūsu notikumu 5. vietu, tas jau būs vairāk ar mūsu pašlietām saistīts. 5. vietā, varētu teikt tā, ka briest acīm redzam kaut kas muitas gan vadībā, gan arī muitas lietās, jo rauga te pagājušās nedēļas nogurē aizturēti ir 2 augsta ranga valsts ieņēmumu dienesta muitas darbinieki. Pagaidām netiek stāstīts, kas, kur, kāpēc. Un tad tiek arī vienlaicīgi parādījās ziņa, ka līdzinējais iestādes vadītājs Tāls Kravels savu karjeru varētu turpināt darbu Ukrainā. Ja? Nevar saprast, tas ir tā kā paaugstinājums vai trimda. Man vairāk komentāru. Viens skaidrs, ka kontrabanda joprojām Latvijā zeļ un plaukst, un nekas būtisks nav mainījies šajā ziņā. Tas nozīmē tikai vēlējums, lai varbūt izmeklējot kaut kādu konkrētu pārkāpumu, kas ir konstatēts, tas nepārvērstos tādā sīkā akcijā, bet patiešām pēc būtības sākt iedziļināties, kādā veidā ir organizēts muitas darbs. Es gribētu, lai tas būtu signāls, ka mēs esam gatavi tagad pieķerties nopietni tam, kas notiek ar kontrabandu, un sākt nopietni tās apkarot. Bet tas jau skan tik ilgi šie teikumi. Jā, bet tā tad mēs ilgstoši neesam dzirdējuši nevienu ziņu, kad muitas amatpersonām kāds būtu
ir pieķēries klāt vēl jau vairāk vadības amatpersonām, kopš epopējām ar Vaškeviču skandāliem. Ja? Nekas šajā jautājumā nav bijis. Tad, kad Latvijā stāsta, cik Latvijā ir tātad mazs nodokļu sloks, salīdzina skaitļus, iekšzemes koprodukts, nodokļu apmēri, tai pašā laikā šie skaitļi ko parāda īstenībā? Ne jau mazo nodokļu slogu, bet to, cik lielā apmērā Latvijas ekonomikā nodokļi netiek samaksāti, cik lieli ir tie apmēri, kas apiet oficiālo valsts kasi. Tā kā mūsu visu interesēs, kurš satrauc sociālā problēma, ir patiešām pēc būtības pieķerties tam, kas notiek uz Latvijas robežām. Es jau jums pilnīgi piekrītu, tikai to saka visi cilvēki, kas kaut kādā veidā, jūs esat Saeimas deputāti, bet arī tie, kas it kā valsts pārvaldē strādā. Tieši visi to runā, bet tā vai tā, ja parunā ar cilvēkiem, kas dzīvo pierobežā, austrumu pierobežā, viņi visi saka, ka tā robeža ir cauri kā sirds. Protams, vēlreiz, arī mēs kā partija No Sirds Latvijai, kad runājam par ekonomikas programmu un par to, ka šeit runā par mazo nodokļu slogu, varbūt par iespējām vēl kaut kur nodokļus palielināt, pirmais, ko sakām, sakārtojiet to nodokļu iekasēšanu, kāda šobrīd ir. Un ne jau pieķeršanās tiem mazajiem kontrabandistiem, ja tā var lietot vārdu, par cilvēkiem, kuri tur kaut kāds mazus apmērus pār robežai nesa, bet par to, kas tiek pārvests furgonos, kas tiek pārvests vagonu kravās un tā tālāk. Tātad visu laiku ir visai sistēmai interese šādu schēmu turpināt darbināt. Un te var tikai novēlēt uzņēmību ieņēmumu dienesta vadītājai patiešām drosmi pieķerties klāt sistēmai, kāpēc gadiem. Acīm redzam, kaut kas te notiek, acīm redzam, kas tur aizturēts, ir labi, tā ir operatīvā darbība, bet ja muitas vadītājs tagad, faktiski ies uz citu darbu, es nedomāju, ka man pašam šķiet, ka tas nav paaugstinājums. Es to redzu kā tādu nopietnu signālu, ka vēlās šajā sistēmā mainīt cilvēkus, acīm redzot, līdz šim nav bijusi iespēja, nenomainot cilvēkus, pieķerties tam klāt, kā institūcija strādā. Un, ja kaut kāds zināms kompromiss ir panākts, ne par velti, tātad vadītājs jau ir aizlidojis uz Ukrainu. Jā, vēl jau laikam nav, nezinu, iepazīties ne jau momentā pārcēlies darbā, bet nozīmē iepazīties ar apstākļiem vai situāciju, ar iespējamo to darba vidi. Tad mani personīgi tas ļoti iepriecina. Es esmu iepriekš runājis arī ar ieņēmumu dienesta vadītāju, un zinu, ka viņai nebija vienkārši ar to, kādi kadri viņai ir jāpieņem un ar kādiem kadriem jāstrādā. Kontrabanda jau vienmēr ir bijis sarežģīta, bet virzamies tālāk un esam tikuši līdz mūsu top 4. vietai. Ziņa ir tāda, ka auga aizdomās turēto skaita Zolitūdas lietā. Protams, ka tur šobrīd notiek procesuālā darbība, izmeklēšana un viss tas garais ceļš. Jūsu partija, starp citu, cilvēki arī ir saistīti ar izmeklēšanas komisiju, kas šobrīd Saeimā, un arī pati izmeklēšanas komisijā strādāja. Tā kā nav jau tur svarīgi, ar ko šie cilvēki ir saistīti, bet parādās, tad kaut kāda procesa virzība notiek par spīti tam, ka ir cilvēki, kas apgalvo, ka tur tā viss tik lēni notiek, ka diez vai galu sagaidīs. Jūs, kā sakot, no pirmavotiem varat pastāstīt, kas tur notiek šobrīd? Tātad vispirms parlamentārās izmeklēšanas komisija neizmeklē tādā izpratnē, kā izmeklētāji policijā, prokuratūrā tieši šo konkrēto traģēdiju. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas uzdevums ir atrast atbildi, kāpēc kaut kas tāds bija iespējams no sistēmas viedokļa un kas ir jāizdara, lai kaut kas līdzīgs neatkārtotos nākotnē. Tāpēc, domājot par šo notikumu, ko esiet izvēlējušies kā top notikumu par apsūdzību tālāk uzrādīšanu, tātad šeit ir stāsts par konkrēto notikumu, bet tā droši vien bija nelaimīga sakritība, ka tieši šajā projektā daudz apstākļu sakrita kopā, un tas beidzās traģiski, bet tas varēja būt arī daudzos citos projektos. Bet kādam tur kāds ir pie tā vainīgs, vai ne, tā procesa virzās? Arī tagad, strādājot izmeklēšanas komisijā, tas, ko es redzu, kāpēc tas viss ir iespējams, jo būtībā tātad, ka politiku kā tādu izstrādātu, kā strādā viss būvniecības process, uzraudzība par šo procesu, atbildība no ierēdniecības puses, tas jau nekad nav pastāvējis. Ne izpratne, ka vadot būvniecības procesu arī no politikas puses, tu atbildi par katru soli. Tātad tu vērtē, kā sistēma ir izveidota, vai procesā nav kaut kāda robi, vai tur pietiekami kvalitatīvi visas darbības tiek nodrošinātas. Šādas izpratnes nekad nav bijis par šādu atbildību. Tātad sistēma to jau arī visi saka. Politikā nestrādā. Un lūk, šīs izmeklēšanas komisijas uzdevums
uzdevums ir parādīt visu, kas sistēmā nestrādā, lai viņi varētu mainīt. Es saprotu. Jā, protams, es piekrītu un jums vēlu veiksmi arī, un gal galā es arī domāju, lai gal galā rezultējās ar kaut kādu konkrētu. Ja tur kāds ir vainīgs, tad tiem vainīgam ir jāatbild. Mēs esam tikuši pie 3. vietas. Jūsu bijušie kolēģi valsts kontroli konstatējusi, ka lūk, mēs it kā pārmaksājām par pasēm un identifikācijas kartēm, par personu apliecinošiem dokumentiem, ka varētu, viss jau norit un aizsardzība ir laba, bet varētu notikt ātrāk pirmkārt visu procesu izsniegšana, un galvenais, ka lētāk man šokēja, ka mēs pārmaksājam un ka tur viss aprēķināts, ka valsts nodevas samazinājums pasēm varētu samazināt finanšu slogu sabiedrībai vismaz par 1,6 miljoniem eiro gadā. Tas nozīmē, kāpēc mēs pārmaksājam? Kā jums šķiet, kas notiek ar Atkal tas ir tas, kur tā nauda paliek? Man vairāk nauda paliek valsts kasē, tā ir nodeva un tā ir iekasēta valsts kasē, bet stāstā kāds bija, tad cilvēki nav interesēti pasu saņemt, jo process ir garš, tas ir dārgākā identifikācijas karte. Izrādās, var procesu novadīt ātrāk, varbūt lētāk. Un atkal stāsti par to, kā veicot darba pienākumus, vai tu esi motivēts izdarīt labāk, būt pretīm nākošāk. Bet vajadzētu jau būt motivētam. Un atbildēt, bet kāpēc mēs vispār par to strīdamies? It kā jau skaidrs. Jā, protams, darba rezultāts nav saistīts ar būtībā darbu darot, nav definēts rezultāts, kas tev ir jāizdara. Un kā jebkurā normālā procesa darbā, ja tu zini par rezultāts kāds būs, tad, jo tu vairāk būs cilvēks piesaistījis, vairāk būs apkalpojis, jo tad tev jābūt motivētākam kaut kādā mērā atlīdzībā, amatā, ko tu ieņem un viss pārējais. Un šis valsts kontroles darbs kārtīgi reizi parāda, tad, ka nav īsti kārtībā vadot iestādi, netiek vērtēts, cik pamatot tiek noteikti izdevumi. Tas sāpīgais jautājums, ko es jums gribēju vaicāt pie šīs ziņas. Labi, valsts kontrole to ir konstatējusi. Jūs pat varat zināt, un arī daudz ko konstatējāt, kad jūs bijāt valsts kontrolieri. Jūsu kolēģi, visi darbinieki to konstatēja. Un tad sekas kādas no tā ir. Nevienmēr tas rezultējās. Rezultātam ir jābūt tādam, ka tiek pārreikināti šī izcenojumi, ka samazinās valsts nodevas apmērs, ka cilvēkiem neliek vairs gaidīt 10 dienas. Un kam tas ir jādara? Finanšu ministrijai vai kam? Nē, šai pašai pilsonības migrācijas dienestam, iekšlietu ministrijai dienestam. Noteikti es pieņemu, ka ieteikumi ir tādi saskaņotie, cik ātrā laikā tiks pārreikināt izcenojumi, mainītas tās kārtības un prasības, lai cilvēki gan pamatoti ātrāk saņemtu dokumentus un maksātu tik, cik tas maksā. Es ļoti ceru, ka tas tā būs. Un starp citu, viss šī jēzga ir saistīta arī ar mūsu top 2. vietu. Un top 2. vietā mums ir ziņa, ko ir izteicis Investīciju attīstības aģentūras vadītājs Ozolkungs, ka viņš gan tur tādā plašākā intervijā par daudz ko runāja, bet tas sausais atlikums, kā tagad modē ir teikt, ir par to, ka mūsu valstī ir ārkārtīgi liela birokrātija, kur aug, un tas traucē valsts attīstībai. Lūk, jūs teicāt, ka tagad arī var pārrēķināt un jāpārrēķina tās nodevas par tām pasēm un identifikācijas kartēm, bet arī tas viss ies savu ceļu, visi papīri, kamēr visur aizcirkulēs, mēs kļūstam tik birokrātiski, ka tas pat varbūt apdraud mūs vairāk nekā korupcija, kā jums šķiet? Redziet, arī bez birokrātijas loģiski nevarēs. Bez nevar, bet viņi pārāk daudz. Zolitūdas gadījumi, tur atkal droši vien runāsim par to, cik daudz kas nebija ievērots, kāpēc notika, piemēram, traģēdija. Man ir grūti teikt, par kuru birokrātiju Ozolkungs jautā, bet pašā saknē, kaut vai tāds piemērs, ministrijas ierēģi, cik ļoti daudz laika tērē dokumentu rakstīšanai, kuriem pēc tam nav nekāda pielietojuma. Tā tad pats par sevi mēs par to visu maksājam. Tad darīsim to, kuram to darbu, kam patiešām ir jēga, jo piemēru pēc teikšu priekšlikums, pie kā mēs strādājam, izveidot valstī vienu strateģiskās un analīzes plānošanas centru, lai mums beidzot būtu viens plāns, konkrēts dokuments, politiku analīze. Nevajag simtiem un desmitiem dažādu dokumentu, pie kā cilvēks strādā, tērē laiku, par to tiek samaksāts, bet tam pielietojuma nekāda nav. Tāpat arī no prasību viedokļa. Redziet, ja tu zini, ka tu par kaut ko konkrēti atbildi, tu izdomāsi visefektīvāko procesu, kā nodrošināt savu atbildību. Tu neprasīsi, pats nedarīsi kaut kādas liekas lietas, lai tu neatbildētu par to, par ko tev nebūtu jāatbild. Vēl ļoti mazu salīdzinājumu pateikšu, lai redzētu, kādā mērā strādā birokrātiskais aparāts. Pagājušā nedēļā mēs apspriedām
izmaiņas budžetā, tad tikko budžets ir pieņemts un viņš jau ir jāmaina. Ja? Nu, tā jau dzīvē var būt, gal galā. Protams, bet stādieties priekšā, piemēram, Labklājības ministrijā ir budžeta programma, kurā ir 26 miljoni eiro paredzēts iztērēt. Mēs atrodamies februāra mēnesī un tiek iesniegts priekšlikums, ka izdevums vajag palielināt par 213 eiro. Es jautāju tiem ierēģiem, cik jūs laika tērējāt, lai saražotu tik daudz paskaidrojumus un pierādītu? Es domāju, ka 3 tika. Pierādītu, kāpēc izdevumus, kuru limits kopējais ir 26 miljoni, februārī vajag palielināt par 213 eiro. Ja to tagad klausītos, kurš liela uzņēmuma vadītājs, viņš teiktu, priekš kam es vispār šos cilvēkus algoju, jo tas nav tas, kas man ir vajadzīgs. Bet es piekrītu, bet ziniet, ko Ozola kungs te vēl tajā intervijā, tas ir saistīts ar to birokrātiju, varam viņus savādāk nosaukt, ir par tiem valsts iepirkumiem, par valsts konkursiem tā saucamajiem. Te ir tā, man liekas, tā ir mūšanā problēma. Es arī nekad neesmu varējis saprast, kāpēc mēs par varītēm gribam konkursu izsludinot lētāko, dabūt to lētāko piedāvājumu. Loģika ir, bet vai tur būs kvalitāte, es nezinu. Un līdz ar to mums vajadzētu domāt, viņš te runā par to, ka, piemēram, pārbaudas priekšmetam no valsts puses jābūt nevis zemākai cenai, bet konkrētās, vai tur iekārtas vai kam, atbilstībai tirgus cenai. Vispār visa pakalpojuma atbilstībai tirgus cenai. Protams, un atkal, ja ņemam to pašu piemēru no Zolototas komisijas pētot citu valstu pieredzi. Redziet, nav iespējams citās valstīs, ņemsim apkārt mūsu kaimiņu Somiju vai citus uzbūvēt vai Vāciju, ēku tikai vienkārši par zemāko cenu. Tur visur jau ir izstrādāti standarti, cik vispār minimums maksā kaut kāda bet mums jau bieži notiek, ka ja viņi lētāk aiziet. Izstrādāšana vienkārši saprot, ka lētāk nav iespējams uzbūvēt. Tas ir tas minimums, lai nodrošinātu visas vajadzīgās funkcionālās prasības. Otra lieta, arī tā nav bijis, ka tikai vienmēr lētākā. Tā atkal ir ierēģņu, vai neprofesionalitāte vai nevēlēšanās īpaši saspringt, jo, ja tu izstrādāsi tehnisko specifikāciju, visas prasības, kas tev vēl ir vajadzīgas, jāprot tad pareizi izstrādāt visas šīs tehniskās specifikācijas. Iet vieglāko ceļu, mēs izvēlamies lētāko cenu un pēc tam domāsim, kas no tā sanāks. Ja mākam pamatot, kāpēc tieši šādu iekārtu, kas viņai jāspēj darīt, kāda tur funkcionalitāte, tad, protams, mums jāvērtē arī piegādātās iekārtas. Man vienmēr šeit nāk prātā kaut kāds ļoti bagāts ārzemju amerikāņu miljardieris, kurš ir teicis ļoti ģeniālu teikumu. Es neesmu tik bagāts, lai pirktu lētas preces. Tur ir šausmīgi dziļa doma tajā visā. Viņam atkal ir, protams, vienkārši interesētība atbildība, tāpēc viņš investē līdzekļus un zina, kā viss racionālāk. Lēts arī ir kvalitātes ziņā sliktāks. Mēs esam tikuši līdz mūsu top 1. vietai, kas ir saistīta ar politiku. Pirmajā vietā mēs likām ziņu, kas ir socioloģisks aptaujas rezultāti. Latvijas fakti publiskojuši ir datus par to, kā tad izskatītos Saeima, ja vēlēšanas notiks februārī. 4 partijas tajā tikai tiktu iekšā. Sudrabas kundze, man jūs jābēdina, jūsu partija tur netiktu iekšā, ja mēs skatāmies no šīs aptaujas. 4% pat knapi sanāk, nesanāk jau pat vēl. Kā jūs komentējat, kas ir noticis? Ziniet, es drīzāk skatos uz citu rādītāju tajā aptaujā, jo tur vairāk kā 40% cilvēku faktiski ignorē vispār bez vēlēšanu faktu vai savu izvēli. Mani vairāk satrauc šie fakti, ka vairāk kā 40% neizsaka savu viedokli, vai vispār pasaka, ka viņi tas neinteresē. Tātad situācijā, kur mēs esam, visa šī ģeopolitiskā situācija, kur būtu jābūt sabiedrības interesē par to, kas notiek valstī, kāda lēmuma tiek pieņemti cilvēkiem, tātad šie procesi no politikas veidošanas viedokļa vispār nav interesanti. Tātad šeit jau kaut kas vairs nav kārtībā. Tad, ja tas, ko dara šobrīd valdības partijas, paskatīsimies, cik daudz cilvēku to būtu gatavi atbalstīt, mums ir svarīgi droši vien būt papildus jautājumi, kāpēc vienu vai otru vairāk pēc atbalsta. Vēlēšanām jau, protams, ka vienmēr tas spriegums nav vairs tāds krītās, bet man likās simptomātiski. Man drīzāk ir tas simptoms, ka tik liela daļa no sabiedrības vispār šiem procesiem nepieslēdzās, ja viņiem tas nav būtiski. Un, protams, vienā daļā ir tas, ka vēlēšanas ir tālu un tur pat nesaspringst un neinteresējas. Šobrīd tas ir abstrakts spēle, es piekrītu. Bet es domāju, ka te bija jābūt citai interesē, ņemot vērā visu laiku šo sakāpināto ģeopolitiskās situācijas stāvokli, apstākļus, kas notiek, jābūt lielākai interesē par to, kas notiek valstī, bet, diemžēl, manuprāt, tieši šie skaitļi ir vēl vairāk pieauguši cilvēki, kas ir vienaldzīgi un neiesaistās procesā. Tas pēc varbūt arī vidējais skaitlis krītās, jo kritusies ir popularitāte visām partijām, jūsu un ieskaitot arī, bet praktiski visām izņemot ZZS, kur reitings ir palicis nemainīgs. Tas tomēr ar par kaut ko liek domāt.
Protams, Un viņi ir koalīcijas partija. Nevar tagad stāv un vienkārši berzē rokas kā opozīcija, jo viņiem ir ērta pozīcija. Nu, protams, un tāpēc droši vien vienmēr ir vēl kaut kādi citi papildus faktori, kas pie tā ir jāvērtē. Un kas ir svarīgi, tātad cik daudz ir kā lai pasaka, mēdī telpā vai sabiedrības uzmanības lokā viens vai otrs politiķis vai partija. Arī taisnība. Jo, protams, ka valdībai tās ir citas iespējas sevi pasniegt. Es domāju, ka, piemēram, gadījums ar Expo izstādi, tas ir ekonomikas ministrijas jautājums, kuru vada šobrīd Zaļo un Zemnieku savienība, varbūt ir jautājums, ko cilvēki pamanīja un novērtēja. Un tā stigrā rīcība. Nu, jā, varbūt, vai veselības ministra kaut kādas aktivitātes, viņš ir pamanāms šajā mēdī telpā. Tas nozīmē, ka tas ir tas, ko cilvēki ir atbalstījuši, novērtējuši, redzējuši kaut kāds pozitīvs pieņems lēmums. Jebkurā gadījumā februārī Saeimu nevēlējām un nevēlēsim arī martā. Tas nozīmē, ka 5 partijas jau mums tur 6 šobrīd. Ne, 5. Cik mums ir? 6, jā. Jā, tad, lai visām tām, kas tur strādā kopīgi, tur izdotos to mūsu valstu uz priekšu virzīt, tas ir novēlējums vienkārši tāds un visai abstrakts, bet tomēr no sirds novēlējums. Paldies par vēlējumiem no sirds. Man ir no sirds, un es domāju, ka ļoti svarīgi ir, lai mēdī telpā kā reize vairāk būtu cilvēkiem skaidrojušas un analītiskas informācijas, ne vienkārši norokošas informācijas. Mēģinam arī to savā veidā arī šobrīd darīt. Paldies, ka atcāt Ingu un Sudraba no sirds Latvijai. Saeimas deputāti bija pie mums studijā. Visu labu, tiksimies rīt!